Jungs raksta, ka tā jau arī ir utopija domāt, ka mēs varam pārstāt just tikai tāpēc, ka mums gribas būt nejūtīgiem ķieģeļiem. Tā funkcija turpina strādāt, bet tad viņi strādā no bezapziņas. Viņi strādā jau kā sabotieris, nevis kā sabiedrotais. Un tad mūs apciemo tāda brīnišķīga parādība kā garstāvokļa lēkmes. Esat pamanījuši tādus cilvēkus, kas saka, ka viņi ir garstāvokļa cilvēki. Kas ir vienkārši atzīšanās savā emocionālajā nekompetencijā. Tāpēc, ka tikpat labi redzēt, nesavādi garstāvokļi ir kaut kas līdzīgs psiholoģiskiem ekskrementiem. Tā kā nevienam nepatīk visi tie smalki nodzīvojušies vīriņi, kas reizēm iekāp sabiedriskajā transportā un momentā šo sabiedrisko transportu piepilda zināms aromāts. Lūk, tad psiholoģiski netīras personības izturo šādu pašu aromātu ap sevi. Cilvēki momentā saspringst, cilvēki momentā ir izmisumā, nevar saprast, ko darīt. Vienkārši cilvēkam jau ienāk telpā. Nesavācot savas emocijas, mēs padarām dzīvi grūtu citiem. Paši jau mēs nemanām. Tas tieši tāpat kā tie smaržīgie vīriņi nejūt paši sev smirdoni. Šīs garstāvokļa lēkmes var radīt diezgan daudz destruktīvu seku, un bieži vien cilvēki arī atsakās uzņemties atbildību par tām. Un tas ir pats trakākais, ka mums var būt dažādi temperamenti, bet mēs esam atbildīgi par to, ko mēs izdarām citiem. Un šeit tās atbildības nav. Atsakoties no atbildības rūpēties par savām jūtām, mēs izdarām ko? Mēs pārliekam šo atbildību uz citiem, un mēs sakam, netriggerē mani. Nedari to un to, lai es nesadusmotos vai nesabēdātos. Un, ja jūs kādreiz nokļūstat attiecībās ar šādu cilvēku, tad es jūs apsveicu, jūs esat toksiskās attiecībās. Tāpēc, ka šajās attiecībās eksistē viena cilvēka vajadzības, tās ir primāras, un visiem pārējiem ir tām jāpakārtojas. Un parasti tā dara mūsu tuvākie radinieki. Kāds ģimenē ir tāds, kuram dieva dēļ nedrīkst pateikt to vārdu vai nokaitināt vai kā citādi. Varbūt, ka tāpat ir mamma. Tas ir retorisks jautājums, uz to nav jāatbild tā vairāk. Varbūt tas ir tētis, varbūt tas ir vectēvs, varbūt tas ir onkulis. Kāds, kurš par savām emocijām atbildību neuzņemās, tātad tas jādara kādam citam.